Sveiki visiem! Atkal esmu Lielupē. Saklausījos jūsu komentārus, padomus, kas ko vajag, ko nevajag. Tik daudz cilvēku atbalsta, vienkārši tas ir... Jā, visiem liels paldies, kas rakstīja privāti, gan komentāros vispārējā deva padomus, kur jāķer kādos dziļumos, kur jāmeklē. Nu, tad rekur viena no šitām vietām. Man aiz mugurām ir 9 metri bedre, un viņa ir akmeņaina Lielupē. Mēģināsim. Vieta ir X, atzīmēta Lielupes kartē. Pat nezināju, ka šodien tāda būda ir. Kāds ir pacenties uztaisīts. Nu, bardaks gan te ir astāts pamatīgs. Buņģas, vesela kaudze, stikli saplēsti, plēves mētājas, kādas mucas, koki zāģēti. Nu, ritīgs. Bomžaķniks. Tā ir kūpinātava. Nifiga sibie. Tā ir kūpinātava. Es domāju, kāda muca vienkārši. Boigi te kāds atpūtās. Jā, tikai varētu musaru pievākt. Tā, kā vēdzeles saķersim, un varēsim izkūpināt. Vai ne? Kā jūs domājat? Kūpinātavu ir, vajag tik vēdzeles. Labi, šodien atbraucu pirmo reizi pamēģināt. Pasēdēšu 11. Sapratu vispārīgi pēc jūsu komentāriem, kad ilgāk par 9 nav jēga sēdēt. Vispārīgi, bez tolks. Vislabākais laiks vēdzeļu, kad ir tikko kā iestājas tumsiņa, uzreiz sākās ritīgi copi. Protams, ja viņi ir. Pamēģināšu šitien, ja te nekas nesanāks, tad braukšu nākamreiz uz Jelgavu pretī Pasta salai centrā. Mēģināšu tur kādu noķert. Jā, bet šodien atpūtīsimies šitien. Vienīgi tas svešs man traucē. Nepatīk man tāds svešs tieši. Nu, neko darīt. Metam iekšā. Man ir saķēras zīltiņas. Bija aizbrauc līdz tušķiem. Tušķos pie tilta saķēru filējiņas. Man ir garneles. Gan dīģeri, gan vārītās. Tad ir naktstārpi. Un vēl pirmo reizi, kas šokēja, tas man ir, kad vajag uz karpu filējas. No karpām griezt ārā filējas un likti, lai vēdzeles noķert. Bet tā kā es karpu mūžā neesmu noķers bez mazai ap pirkt netaisos. Nu ko, labi, visi metam iekšā, es jau te aizrunājos. Kad domājat, būs vai nebūs? Uzrakstīt jau laicīgi komentārā. Kaut ko noķers vai nē? Viss no pagājušās reizes vēl palika. Domāju, būs vairāk sapiņķējies, bet nav tik traki. Tā. Jo toreiz bija tumsa jau. Vienkārši parastas sienu sistēmas nosti. Nu, nogriežu, lai somā nesaķerās āķi. Te kaut kā veiksimīgi man ir. Es pat no speciāli, no Arizonas kāta, kas man ir feeders, es noņēmu nost pītu auklu, jo es domāju, varbūt vēdzelēm nepatīk pīta aukla. Un speciāli uztinu monofilo. Visādas domas galvā parasti ir, kas labāk, kāpēc ir nepareizi kaut kas darīts, un viss šitā. Tā, viens kāds man ir gatavs. Uz katrā āķa likšu kaut ko savādāku, lai ir daudzvējādība, tā kā daudzējādība. Uz vienas būs slieka, uz vienas būs filēja, uz vienas būs garneles slieka, un tad šitā te visādi domāšu. Mēģināšu tajā skatīšos, ko būs labāk. Cope. Pirmais tuļām lidos man iekšā. Uzlikšu 2 naktiniekus. Salasīju. Nenoslinkoju. Tā, lai būtu ko likt uz āķa. Te būs viens. Un uzlikšu rekur. Dzīva filējiņa. Nevis filējiņa, bet vesela zīltiņa. Varbūt kāds zandars pieķersies. Tā, te ir jāmet diezgan tālu, jo tā bedra ir pa vidu upē. Viņa ir tāda liela, tāda laukumā. Lai filē neaizlido, te jau viss kārtībā. Ideāli. Viena ir. Sataisīs otru, iemetīs otru. Un tad jau gaidām lielo vēdzeli.
Nu jā, ilgi grimst, vēl grimst. Bedre laba. Nogrima. Pa akmeņiem man pateica, ka te apakšā ir tas kolēģis, ar ko es visu laiku braukāju ar laivu. Viņš tā kā te vietējais brakaņers. Visu Lielpi pazīst. Viņš saka, es jau prasu, kur Lielpi ir akmeņaina gultne. Viņš saka, brauc tur. Nu, līdz ar to arī esmu atbraucis. Mēģinām noķert. Pulkstens jau 8:30. Vispār pat copi neesmu redzējis. Mētu atkal tuvāk, mētu tālāk. Eksperimentēju visādi. Bezjēgā. Nav te vispār zivja. Tikko paskatījos laika ziņas. Sola jau mīnus pirmos. Nezinu. Tiks vēl pēc nedēļas no krasta pamukšķirēt, vai nē? Jāskatās. Jo doma ir aizbraukt vēl uz Jelgavas centra. Kaut ko tur ielīst kādā bedrē. Jo bija šitien apkārtnē, kur es esmu bijis, pa visiem šitiem gadiem. Visur vienādi pagaidām. Copes kaut kādas ir, bet tās nav vēdzels. Nezinu, kur viņas meklēt. Vismaz te ap Kalnciemu Jelgavu nav. Tas ir visus stūrus par šitiem gadiem izbraukājis. Mani? Labi, tā jau būs turpinājums, tā iefilmēs. Ja nē, tā jau tiekamies pēc nedēļas. Atbrauc uz Jelgavu. Pretī Pasta salai. Mēģināsim noķert līdaku vēdzeli. Mēģināsim noķert vēdzeli. Šoreiz esmu Ginta divatā. Daudz rakstījāt komentārā, lai brauc tieši uz šejieni. Šodien sastāvdaļa mums būs reņģe, brētliņa, garneles un nakstārpi. Vēl es mājās uzsēju sistēmas ar fluorescējošām bumbiņām. Kā jūs rakstījāt komentārā. Speciāli paņēmu līdzi neona gaismiņu, lai viņus uzlādētu un varētu mest iekšā. Abi sienam iekšā sistēmas. Metam iekšā, te jau gaidam vēdzeli. Pēc daudziem komentāriem, tad šitin viņām ir jābūt. Likšu uz āķa katru savādāku. Labi, sienām makšķires, metam iekšā, gaidam zīves. Cerams, ka būs. Re, kur ir bumbiņa. Re, kur ir lukturīts. Izdarām šitā. Nejauni iedodam un viņa spīd uzreiz. Šitai sistēmai būs man abas divas tādas. Viena būs slieka, otra būs reņģīte filējiņa. Paskatīsimies, fosfors kaut ko dos. Ja nedos. Uzlādēsim un metam iekšā. Jā, šodien jau ir 5. decembris. Jau. Drīz jau Ziemassvētki. Te ir 4,3 metri dziļa bedre tieši pa vidu Lielupē. Viņa tāda lielākā. Bet ejot uz Dzelzceļa tiltu ir vēl dziļāka bedre. Bet tur es šoreiz neiešu. Ja es no rīta braukāju uz darbu pār Lielupes tiltam, vienmēr te visi pilns sēžam makšķirniekiem. Tikai es nezinu, ko viņi te copē. Tagad izklausīsies dīvaini, bet es dzīvojot netālu no Jelgavas, šodien būs pirmā reize, ka es vispār makšķirēju šitinī teritorijā. Ar laivu esmu braucis kaut ko cauri te darījis, bet no krasta pirmo reizi esam sametuši visu makšķiras iekšā. Te stāv reņģe ar brētliņu. Te stāv
slieka ar garneli. Te stāv reņģe ar slieku. Un uz pēdējās makšķeres stāv reņģe ar slieku. Nebija zanīgs, man vēl viens uztaisīja šitādu. No tālu var redzēt, ja viņš tur ņems. Aizmēr, kaut kustība ir. Nu ko, gaidām vēdzeli. Pirmo. Saka jau, ka te ir. Kamēr ieslēdzās, pirmī bija laba cope. Nepaspēja kamēr ieslēgties. Tagad pagaidīšu kādas 5 minūtes. Ja nekā nebūs, tad vilkšu ārā. Paskatīsimies. Varbūt jau galā sēž ierijusi. Bet cope bija laba. Un kamēr neieslēdzās. Gaidam. 5 minūtes valkam ārā. Labi, vilksim ārā. Nav nekādas kustības. Nu ko? Kas te būs? Nekā nav. Pieslēkam kaut kāda aukla un filēja. Viss kārtībā. Jāpārliek slieka jauna un var mest iekšā atkal. Un paņēmu tu kur fosforu bumbiņu. Pirmā stunda pagājusi. Pulkstens 6 jau ir. Tātad metīšu tuvāk pie krasta. Un bišku sānu vairāk. Savas abas un kolēģis savas abas. Mainīsim visu laiku, lai nav vienā vietā. Doma ir līdz 9 vakarā pasēdēt, tagad ir 6, ik pēc stundas pārmest. Un eksperimentēt ar uz āķi, ko likt. Mums kopā kaut kādu filēju, slieciņu, garneli papildus. Nu, kaut ko mēģināt, nezinu, kaut ko darīsim. Pulkstens jau 8. Vēl viena copīta bija. Izvilka ārā tukšā āķis sliekas norauc. Un filējiņa bija tās sagaizīta. Nezinu, varbūt vēzīši vai kas, bet nu sliek kaut kas noēda. Vēl kādu stundu pasēdēsim, tā gan metīsim mieru. Jo es uzskatu laikam, kad ilgāk pa 9 nav jēgas sēdēt. Ja viņš pašā sākumā krēsliņi ir, tad ir ilgāk. Nu, uzrakstiet komentārā, ko vēl mums aizbraukt. Piemēram, man, kur nākošo vietu jūs ieteiktu. Pagaidām šitā bija populārākā pēc komentāriem, kas privāti rakstīja un gan tā, kur vēl varētu aizbraukt. Man vēl doma ir aizbraukt uz Kalnciemu. Pašā centrā pamēģināt. Bet tas būs iespējams varbūt pat rītā jau. Kur vēl? Tikai Lielupis rakstiet. Nerakstiet man kaut kādas Valmieras, Gaujas, tur nezinu, kur LE ratā, kur jābrauc 5 stundas uz vienu galu. Lielupi interesē un ap Jelgavu robežā. Es viņu atradīšu, ja ne šogad, tad varbūt nākamgad. Bet es viņu noķeršu. Agri vai vēl. Kārtējā tukšā cope. Nu, šeit bija 2 copes. Viens bija noteikti zandarts, otrs nevarēja saprast. Nu ko, rītā brauksim citur, mēģināsim. Šitien nekā bija pienācis viens opīts. Viņš saka, šogad jau 5 reizes tam bijis. Vispār nekā nav. Pagājuši gadu viņš noķēra vienu trīnieci, tieši kur mēs sēdējām, un 2,6 blakām. Ar šogad viņš saka, nav nekā. Viņš aizgāja tur tālāk pēc Zasē tilta, bet viņš vēl sēž. Mēs jau metam mieru. Viss pietiek. Nākošā diena. Iespējams, ka pēdējā reize, ka es mēģinu šogad noķert vēdzeli. Jo skatījos laika ziņas, tur izmainījās -5 jau sola. Jā, pēdējais mēģinājums man šogad. Esmu Kalnciemā, kā solīju. Slepena vieta. Mēģināsim te noķert kādu vēdzeli. Nu, pie krasta akmeņi ir. Pat šeit neesmu bijis. Nezinu, ko gaidīt.
Vienkārši viens uzrakstīja, ka jābrauc šeit, tēsot. Nu, tādi cilvēki man ļoti daudz bija rakstījuši, ka visur ir, tikai reāli visur, kur brauc, nekā nav. Nu ko, labi, sienām iekšā sistēmas tādas pašas, reņģe, brētliņa, slieka, šoreiz būs man. Mēģināšu. Paskatīs pēc dziļumkarte, cik rāda, ko te rāda. Tūliņām uzmetīsim aci. Ejam telefonā, uzspiežam. Te rāda 30 metru attālumā ir 4,6 metri dziļš. Ja skatās visu karti, tad 90 metrus uz to pusi ir bedre 5,6. Te ir tuvāk pie krasta jau uzreiz 4,6. Nu ko, mēģināsim. Mētāšu tur. Tā skatīsies, kā būs. Varbūt beidzot šodien man izdosies. Pulkstens mums jau ir 6 pāri. Esmu jau 2 reiz pārmetis. Pagaidām nekā. Tad izdomāju vienu iemetīšu tur, aiznesīšu stūrī. Aizlidināšu tur. Šito metīšu tuvāk pie krasta. Pamainīšu. Un uzlikšu uz viena tikai sliekas, uz otras tikai filējas. Kaut kā paeksperimentēšu. Nu, bet jā, tā jau ārā -2, tikko bija aizgājis līdz mašīnai. Mašīnā rāda -2 jau. Nu ko, augstu viņš ir, jūtās. Tas vējš vēl pa brīdim uzpūš. Caur šito jaku, godīgi teikšu, pūš cauri. Kājām ir silti, nu, viss šitais. Tā jaka tomēr pūš cauri. Nogriežu asti un kaut kādu pusziltiņu no reņģis. Uzliku šitādu vienu un uz otrā āķa tīri sliekas. Visi riņķi sals ciet, pīto vispār izvelc ārā, tikko noliec nomainīt ārpus, palikus tā kā striķis taisnas, viss sasals. Redziet, visur ledus gabaliņi stāv. Trakums. Varēja uznākt tā ziema un viss, nevis te mīnusi, plusi. Pa šitiem 4 gadiem es paskaitīju, bija kaut kādas 20 dažādās vietās. Un rezultāts apaļa 0. Nezinu, lielupē viņas nav. Sakiet, ko gribat, bet viņas nav. Varbūt kāds 1 un 2 noķer kaut kur, un tas arī viss. Pulkstens jau 8:30 vakarā. Bija man pirmā copīte, kur pusstundu atpakaļ. Bet vienreiz tā uzrāva, un tas arī viss. Izlūk ārā pat nevarēja saprast, kur āķi kaut kas ir aiztīts. Nu kādu vēl stundu laikam pasēdēšu. Mazliet es jau pārsalis tā, sēžot tikai, neko nedarot. Nu jā, vēl kādu mēģināšu stundu izsēdēt, tad jau arī viss metīs miera. Pulkstens jau 10 vakarā. Kaut kā izdevās man nosēdēt, bet nu vājas copīts vēl bija, bet nu nekā iespaidīgi. Es skatīšos tagad, vai es vēl tikšu uz ūdeņiem. Ja jā, tad būs nākošais video. Ja nē, tad visiem paldies, ka skatījāties. Nu nevaru es noķert to veidzam, nu nevaru, nu tas arī viss.